Jau vasaras otrajā pusē uzelpot varēs tie, kuri ceļ no Ogres uz Ikšķili mēro ar divriteni. Šobrīd celiņš gar Daugavu gan atgādina būvlaukumu, tomēr jūnija beigās teritorija tiks sakārtota, uzklāts asfalts un velosipēdisti droši varēs atsākt izmantot iecienīto pārvietošanās līdzekli. Starp novadiem būs asfaltēts celiņš, varēs no Ogres puses būs savienojums ar veloceliņu no Ogres puses, kas nāk, būs savienojums no Ogres puses ar Ogres dambi, un tas viss sanāk kopā uz dambja malas šeit, tās zemās dambja malas, kas tālumā ir redzamas, un atnāk savienojas ar Ikšķiles veco Daugavpils šoseju, un tālāk jau ceļš uz Ikšķili vaļā. Tika piesaistīta nauda, veloceliņa izbūve izmaksā 75 000 latus, un Eiropas nauda būs 50% no šīs naudas. Bet tā kā tā ir Ikšķiles un Ogres robežas, un lai tas veloceliņš būtu savienots ar Ikšķiles teritoriju, mēs arī piesaistījām Ikšķiles pārstāvis, vienojāmies, ka tur būtu jāsakārto šī brauktuve. Braukšana ar velosipēdu ir populāra. Par to varēja pārliecināties arī maija sākumā, kad spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, Ogres un Ikšķiles turisma attīstības aģentūras organizētais pārbrauciens pulcēja vairākus interesentus. Popularizējot aktīvu dzīvesveidu un atpūtu dabā, Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aizvadītajos gados pievērsušas pastiprināt uzmanību velosipēdistiem un gājējiem domātās infrastruktūras sakārtošanā. Protams, ir jāsako cauri, lai droši varētu bērni iznāties ar tiem veloceliņiem, lai viņiem nebūtu jābrauc pa šoseju. Un ir jāapsako pilsēta, jāapsako šie posmi, kādā veidā viņi var nokļūt no viena uz otru. Tā kā šī gadījumā mēs skatījāmies kopā ar Ikšķili, kad bija uzbūvēts veloceliņš, bet bija iztrūkstošais posms, kas bija palicis braukšanai diezgan bīstams. Novadus vienojošā veloceliņa izbūve ir viens no vairākiem Ogres un Ikšķiles sadarbības projektiem. Esam informējuši arī par pašvaldību kopīgajiem plāniem Zilo kalnu dabas parka attīstīšanā un aktīvā turisma popularizēšanā. Dāts Stribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.